Nu, ko sveiki, atpakaļ video. Šodien mēs braucam uz Zoltūdu un Imantu. Tāpēc jā, tiekamies stacijā vai tiekamies vilcienā. Imanta ir dzelzceļa pieturas punkts Rīgā, Kurzemes rajonā, Zoltūdas apkaimē līnijā Toņkalns – Tukums. Imanta stacija atklāta 1894. gadā tuvumā esošo rajonu iedzīvotāju ērtībām. Sākumā tā dēvēta par Zolitūdi, tuvumā bijušā Zoltūdas mūžas vārdā. 2016. gadā modernizācijas gaitā tika uzbūvēta jaunā stacijas ēka. Esam Imantā. Tad Zolitūde bija pirms Imantas, un es viņā neizkāpu ārā, jo sākumā vajadzēja būt Zolitūdei. Kāpēc es vienkārši netīšām sanāca staciju izlaist. Jā, pa stacijas jau pagādīju, faktus arī izstāstīju. Tagad vienkārši jāgaida vilciens. Tāpēc jā, tiekamies Zolitūdē. Zolitūde ir dzelzceļa pieturas punkts Rīgā, Kurzemes rajonā, Zoltūdas apkaimē, līnijā Toņkalns – Tukums. Zolitūde ir viena no jaunākajām Rīgas dzelzceļa stacijām. Tā atklāta 1989. gadā pēc jaunā Zolitūdes mikrorajona pabeigšanas. Mēs esam Zolitūdē. Stācijas jau parādīju. Bet vairāk gribu pastāstīt par to, ko es pagājušajā reizē nepastāstīju, kad es biju Imantā tikko. Tā kā es stāstīju pirms tam, kad ir Zolitūde un tad ir Imanta, un parasti es kāpju tā kā, pirmajā stacijā un tad ir brauc nākamajā, bet es pieredzis, kad, es jau zinu, principā daudz pieturas no galvas, kādā secībā viņas ir, un te es vienkārši gaidu, ka būs depo, un tad būs tā, Zolitūde. Es gaidu, nesagaidu, un es skatos pa logu, kaut kas negadzēts, tur es neesmu bijis, un es domāju, tā varētu būt Zolitūde, un durvis aiztaisās, es netieku ārā vairāk. Tāpēc braucam nākamo staciju, un tagad ir kā viss skaidrs, viss normāls, tagad pastaigājos vienkārši. Un te ir vagoni reāli, arī daudzās stacijās vagoni. Jā, man patīk šeit būt. Labi, tāda vienkārši pastaigāties labi. Bet, jā, es domāju, ka principā tas arī viss priekš šīm stacijām divām. Jā, es ņemu divas šodien. Jā, es aizmirsu pastāstīt kaut ko interesantu. Es eju pa Imantu, un es aizmugurē jūtu, ka man kaut kas ūdens ir kaut kāds, tā kā uzlēju, un es tā domāju, kaut kas nav labi. Bet es ignorēju. Un tad es otrajā reizē eju, un es sajūtu to pašu, un tad es domāju, pagriezīšos un pastīšos. Un man šāja ūdens pistolēm. Labi, bet īstenībā ir karsts, tāpēc es izbaudīju to. Nebija tā, ka kaut kādi man nepatīk. Man patika. Labi, tāpēc jā, paldies par skatīšanos, un tiekamies nākamajā epizodē.